Dāmas un kungi, mums ir jāturpina raidījums ar ļoti svarīgu tēmu. Kā cilvēki uztver reklāmas, ka viņi skatās viņas televizorā? Kā mēs iztamies no malas? Jā, pastamies. Valstī viss ir kārtībā. Skaties, vecā, cik labi, ka tas Dombors ir atgriezies. Šitā viņam jaunā sezonā atkal tagad. Pa pienu jau bija raidījums, tagad pirms tām vēlēšanām. Skaties, saliek tādas, kā lai tev saka, politiskās pretīgas. Ļoti interesanti informācija, bet droši vien arī viņi nevar pierādīt. Bet es gribu pateikt, ka valsts kontrolas laikā man absolūti visu laiku bija pielaide. Ko tā Solvita moka to Ingūnu? Kāpēc tā Solvita moka Ingūnu? Viņai cik daudz informācijas, cik Solvita pati paskaties, viņai kādreiz, cik kādā krāsā bija mati, tagad spiesta krāsot, vai nevar tā sirmīgi. Es atvainojos, tev arī plika pļaška pašam. Tāpēc, ka tu man šampūnu kādu pēr. Bet ko tu vari izgudrot, nekad neesmu bijusi. Kāpēc tu uzskati, ka Solvita, es pirmo reizi Solvitai noticēju īstenībā, tagad viņa tik cieti pateica, zini, tā kā pilnīgi ticēts gribās. Man tā sudraba tā kā patīk. Tas patīk. Tā, eju, reklāmas pauzīte būs tūlīt. Trokšņu ir daudz. Eju, skaties, sudrabas reklāma tieši, nu. 100 000 aizbraukuši. Neviens nav atbildīgs, neviens nav vainīgs. Paskaties, kāds viņai viss galds ir pilnīgā bardakā nogramēts, tā kā mūsu dīvāns, kas ir atbildīgs par dīvānu, tā kā visa māja mums ir bekārtīga. Es meklēju horoskops, viņa arī meklē horoskops savēju. Un tad viņa meklē savus horoskopus. Bet ziniet, taisnība ir. Tā tikai gaida. Galda ir uzrakstīta. Zemē, mēt, špucīgas. Tā kā tu met zemē. Tu meti vienreiz, ka tu pie manis gultā ielīdz, tu man visas grāmatas izlidini no gultas ārā. Grāmatas? Kādas tev grāmatas? Tev tur nekādas grāmatas. Labi, katalogi. Un no kura laika tagad katalogi ir grāmatas. Tagad tu, kas tas tāds tur? Tā ir nākamā reklāma, ja vere, kur aiziet. Aigar Kalvīti. Jūs zināt, par ko ir runa? Tas taču ir šitais te Aigars. Nu, ko tu rausties no manis kādreiz pati klaipī riktinājies? Vienu vakaru, kad tu biji uz garažām, es viņu redzēju šito reklāmu. Bail palika, sadedzu visās istabās uguni. Treknajos gados algas bija lielas, naudas bija daudz. Es domāju, ka tu tā kā iekvēlojies. Nu, kā tu iekvēlot? Jums tiešām šķiet, ka Latvijai vajag vēl vienus treknos gadus? Nu, pasties, kā viņš pastmaidījās. Nav kaut ko salietojies, ko? Tā kā toreiz Imantas stačijā, man tas maniaks sekoja līdzi šitā pat viņš smaidījās. Divs cilvēks tak tādu skatienu nevar dabūt, tur tā kā vilkatis nāk ārā pilnīgi kaut kā. Ak, Dievs! Valstī viss ir kārtībā. Piektdien, 20 pār 8 TV3.